Māris ir radoša un daudzpusīga personība. Ne tikai brīnišķīgs Rotko muzeja direktors, Tas apvieno sevī gan mākslinieka talantus, gan vadītāja prasmes. un man ir liels gandarījums, ka viņš piešķir Latgalei jaunas krāsas, jaunas šķautnes, un nevienmēr tās tradicionālās, bet domājot arī par laikmetīgās mākslas izpausmēm. Un viņam tas sanāk tiešām brīnišķīgi. Rotko muzejs katru gadu pārsteidz ar jaunām izstādēm, ar jauniem plenēriem, kuri piesaista aizvien plašāku apmeklētāju un dalībnieku loku. Viņš allaž meklē jaunus, reizēm nestandarta risinājumus, gan attīstot savu māksliniecisko rokrakstu, gan plānojot un organizējot lielas un starptautiski nozīmīgas kultūras un mākslas institūcijas darbu. Man prieks, ka Rotko centrs līdzās Latgales goram ir viens brīnišķīgs turisma magnēts. Un Māris ir šī magnēta tāds lielisks dzinējspēks. Māri, lai tev vienmēr pietiek tavas deksmes, enerģiskuma un radošuma, gan vadot Rotko muzeju, gan arī īstenojot savu māksliniecisko darbību. Esam tiešām lepni par šodienas Māra sasniegumu un to, ka viņš ir izvirzīts kā Latgales turisma profesionāls. Rotko muzejs ir savā veidā manas mājas. Reizēm tās ir pat pirmās mājas, uz kurām vienmēr ir prieks atgriezties, jo tā ir vieta, kur es sevi izjūtu, kur ir brīnišķīgi kolēģi, cilvēki, kas veido šo kopīgo Rotko muzeja stāstu, kas ir kultūras iestādes stāsts, saturiskais stāsts, bet kas ir arī turisma magnēts. Un tas ir viens no būtiskākajiem turisma magnētiem Daugavpilī, jo nav noslēpums, ka Rotko vārds, Rotko magnētiskais spēks pievelk cilvēkus no visas pasaules un nerēķināties ar to, ka ceļi nav tik labi sakārtoti, bet viņi tiek jau sakārtoti. Neraugoties uz to, ka vēl joprojām Daugavpilī nav lidostas, katru gadu cilvēku skaits, mūsu apmeklētāju skaits pieaugs, un par to ir milzīgs gandarījums. Un tā mēs kopā veidojam šo vidi bagātāku, veidojam šo turisma galamērķi kā pievilcīgu tiem, kas atbrauc pirmo reizi, un tiem, kas ikdien jau bieži iegriežas Daugavpilī tieši Rotko muzeja dēļ.